Un esam tajā karstākajā vietā, kā jau solījām, mūsu Čalu TV virtuve. Un mēs ar Zandu jau esam izdarījuši pirmo svarīgāko soli, iebārušas miltu straukā. Jā, mūsu nākamais svarīgais solis būs pievienot pusglāzi no piena. Cik mums vēl ir informācija sniegta, tad visticamāk, ka mums arī vajadzēs izmantot sāli, cukuru un olas. Bet jūs zināt to, ka mēs neesam īpaši profesionāls pavārs, jo mēs jums esam to stāstījušas, bet Marija spēr šos pirmos soļus kulinārijā un ļoti veiksmīgi pie tam. Protams. Tātad mēs esam pielējušas pusglāzi piena, 2 līdz 3 karotes miltu. Tagad mums viss ir ļoti veiksmīgi jāsamaisa. Jā, bet domāju, ka ir jāliek klātās. Olas, vai ne? Un ar tā šķiet. Nu, tad, vai ir olas pēc tam? Kā tur īsti bija? Bet es domāju, ka vispirms varbūt padarbojies ar šo maisījumu, kurā sastāvā ir tikai piens un milti, un tad es piestīšu klātās olas. Nu, labi. Es domāju, ka mūsu skatītājiem ir arī savas kaut kādas īpašās receptes, kā taisīt pankūkus plānās. Tā kā droši arī sūtīt mums uz Twitter vai Skype, lai mēs ar Zānu nākamreiz taisīt pēc jūsu receptes, jo mums būs ļoti vienkārši. Parasti plānās pankūkus ar zemeņu džemu, piemēram. Ļoti neslikt, manuprāt, tāds labs rītas sākums. Brokastis. Jā. Bet, dargie skatītāji, ja jums ir tiešām sava īpašā recepte, kā pagatavot pankūkus, tad ideja ir pavisam vienkārši. Jūs to varat iesūtīt jebkādā veidā, kā jūs to vēlaties. Jūs varat mums pazvanīt Skype un izstāstīt, jūs varat atsūtīt teksta veidā, un jūs varat pats labākais veids. Ir vienkārši noliek kameriņu priekšā, tieši tāpat kā mēs šeit stāvam pie virtuves plaknes. Man jāpar... Oliņas. Jā. Pie virtuves plaknes un vienkārši to nofilmē un vienkārši iesūta mums. Jā, un kamēr Zanda cīnās ar olām un topošo mīklu, mums arī mūsu kolēģis arī pastāstīja dažus faktus par pankūkām. Un kas ir ļoti interesanti, ka pirmās pankūkas, vispār pankūku vēsture ir ļoti sena diezgan. Un pirmās pankūkas, ziņas par pirmām pankūkām jau parādījās viduslaikos, un tās nāk no Francijas un Beļģijas, kur tās dēvē par krepē vai krepe. Jā, bet šajā gadījumā man uzreiz gribās pajautāt Marijai, kā varbūt Krievijas vēstures zinātājai par to, kā tad Krievijai ar tām pankūkām ir. Tur arī ir pankūkas ar ikriem un lasi. Jā, nu, es neesmu liela Krievijas vēstures zinātniece. Nu, nedaudz vairāk tu esi par mani, tieši tāpēc jā, tieši tā, es esmu skolā taisījis projektu par masļiņīcu, tie ir tie svētki, kuros tās pankūkas tiek āsts lērumiem, un tur arī principā arī ir pateikts, ka arī ap to pašu laiku arī Krievijā parādījās pirmās pankūciņas, un tad šie svētki arī sāka attīstīties. Bet es īsti nezinu to svētku patieso nozīmi, jo es esmu aizmirsus par kāpēc viņi parādījās. Jā, bet es zinu, ka agrāk es nemaz neēdu pankūkus ar kaut ko sāļu. Es ēdu tikai ar, piemēram, cukuru vai medu vai ievārību. Gaļas pankūkus. Jā, bet gaļas pankūkus. Un tad, kad pamēģināju pankūkus ar ikriem, es sapratu to, ka pankūkus var ēst ne tikai saldā veidā. Zanda iegaršoja dārgo dzīvi pankūkus ar ikriem, un viņi saprata, ka tā dzīvot var labāk. Mūsu mīkla izstāsta diezgan jau gatava. Bet starp citu, bez kunkuļiem, es nezinu, vai jūs redzat, bet ja ar šādu atribūtiku strādā pie pankūkām, tad visticamāk, ka jūs nemaz tos kunkuļus nesagaidīsiet, jo es zinu, ka tas ir kaut kāds kulšanas atribūts, jeb instruments, palīglīdzeklis. Un mums ar Mariju īstenībā diezgan labi padodās. Vienīgā vēl lieta, kas mums ir jāizpildās, ir cukurs un sāls. Jā. To mēs piebērsim tikmēr, kamēr skatīsieties nākamo muzikālo klipu, un tad jau arī uzsildīsim pannu un kopā ar jums izmēģināsim, kā mums Zāns nāk pirmās pankūkas. Un esam atpakaļ mūsu Čalu TV virtuvē kopā ar jums Zandu un Mariju, divas antikulināras meitenes, bet noreiz, kā mēs esam izcīnījušās tik tālu, ka mīkla ir gatava, pāna ir karsta, un es ceru, ka Zandai izdosies šis pirmais nozīmīgais rāviens. Tas vienīgais brīdis ir klāt, jo pēdējo reizi pankūkas esmu cepusi tieši vasaras vidū. Un tad iemācījos cept pankūkas tieši plānās, un man pat sanāca ļoti smuki to izdarīt. Labi, skatīsimies. Nē, nebūs. Es domāju, lai uzreiz vairāk. Nebūs. Tu domā, ka man jālai uzreiz vairāk, tā, kad ir tajā pašā reizē? Jā, tāpēc... Bet man vasarā sakās tik skaisti, ka pa visu pannu viņi izlaidu ļoti smuki bija. Es domāju, tam ir atradīsim vēl neataisnojumu. Es uzskatu, ka kausiņš ir pie vainas, jo kausiņš ir ļoti mazs un tur neietilpst daudz. Maša, es sapratu, kāpēc. Toreiz mums bija krūzītes, tasītes tādas. Nu labi, es domāju, pielēju vismaz tos taurumus, lai mēs varam to pankūku pēc tam izmantot. Domā? Es zinu. Nu, lūk, es nezinu, kā tagad
izpaudīsies man nākotnes dzīvi, jo tagad ļoti daudz cilvēku redzējuši to, kas nemāk cept pankūkus. Un, Zandas koeficients dabūt vīru Rīgā ir samazinājies uz 50%. Es domāju, Zanda, mēs esam... Varbūt mums kaut kādas sacensības vajag taisīt ar tevi. Tieši šī iemesla dēļ es neņēmu kausiņu savās rokās. Es zināju, ka man nesanāks. Bet Zandai diezgan labu un solīdu izstāst šī pankūka. Viņa varbūt nav perfekta. Bet tā ir testa pankūka. Tā mēs arī bijām vienojušies, ka tā būs testa pankūka. Un līdz ar vīram ar šis ir testa kāzas, šis ir testa režīma dzīvesveids. Nu jā, kamēr iesildās un aiziet, man jau pirmajā reize arī nesanāca uzreiz tik labi. Tāpēc tas ir iesildīšanās posms. Nu jā, kamēr pankūkas savās, domāju, ka mēs ar Zandu varam padalīties tajā, ka dārgās meitenes, tās, kas ievēro slaido līniju vai cenšas sportot, vingrot, ievēt, vēl kaut ko. Jums šīs pankūkas nedrīkstēs, tieši tāpēc es tās pankūkas neēdīšu, un man līdzi ir biezpiens, kas ir ļoti veselīgs. Bet es domāju, ka vienu pankūciņu nedēļā, ja tu aktīvi sporto un vingro, jau drīkst atļauties. Un, piemēram, pankūks ir tik universāls ēdiens, ka to ar jebko ēst kopā. Var gan ar džemiem, gan ar, nezinu, gaļu, ikriem, lasi, biezpienu, krējumu. Jā, tev ļoti labi izklausās, bet mums šeit studijā nav ikri, mums ir tikai zemeņu džems. Nē, ja mums būtu ļoti tāds labs budžets, es domāju, ka mēs rīkus varētu atļauties, bet, nezinu. Kā domā, man būtu jāapmet otrādi? Es domāju, ka vēl nē. Vēl nē? Nu labi. Jo viņi neizstās, ka viņi būtu baigi slīdīgā. Līdz ar to, jā, es domāju, ka tiešām recepti ir ļoti daudz, un gan jau, ka katru rītu taisot pankūkus, mēs izmēģināsim vismaz vēl 1000 receptus, kā taisīt pankūkus, bet šobrīd mums tas ir mūsu džems ar zemenēm, kas ir kā ļoti laba alternatīva. Jā, bet pankūku veida ļoti daudz, jo ir plānās pankūkas. Man, piemēram, mājās mamma vienmēr cepus ir tādas mazas un biezākas. Tad ir vēl pildītās pankūkas, ļoti daudz veidus. Vēl ir 100 veidu, kurus mēs noteikti kā nekulinārs nezinām. Tieši tā, un pēc manas māmas nesenais atklājums ir cepta pankūks nevis ar malto gaļu, kā viņi to darīja visu manu bērnību, bet tāds jaunāks, eiropeiskāks veids pankūks ar šķiņķu un sieru, piemēram. Ļoti labs tāds, man liekas, pusdienu variants vai vakariņu variants, un tiešām sātīgi un garšīgi. Tā kā variants ļoti daudz, līdz ar to šis ļoti universāls ēdiens, tāpēc ņem rokā arī tu savu receptu grāmatu un pierakstīji kādu no mūsu sniegtajām receptēm. Es domāju, ka arī tev izdosies. Cerams, ka labāks pankūks nekā mums ar Zandu, bet es domāju, ka mēs jau tiekamies studijā. Tie it kā sēž un kaut ko gaida. Pieslēdzieties arī jūs, un neko vēl viens. Dāmas. Mums ir fantastisks kolēģis Oskars. Tas ir mūsu, Oskar nepazūd, nāc pastāv mums blakus. Tas ir mūsu slavenais, varenais pogātais vīrietis ar visām 100 rokām un kājām. Ja viņš redz, kā kamēr pogā raidījumu uzcep pankūkus ar džemu, vai tas nav burvīgi? Oskar, pastāsti, kur tur esi ielupinājis, pastāsti, kas tur ir iekšā. Tad viņas bija gatavs, papaļas, tad tu viņās ieliec džemu, es viņu man dzirdu. Es esmu diezgan tuvu tev. Jā, tur runā. Tā, jā. Un tad tu viņās ieliec džemiņu un tā smuki uztini. Sarulē. Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam. Vienīgais pašlaik ir tāda situācija, ka Oskars mums ir nedaudz nodevis, jo mēs tikko uzskaitījām visas labās lietas, ko mēs esam paspējuši arī no rīta. Uztep pankūks un tralalā. Nu jā, un tu mums pēkšņi pienes burvīgs vīrietis un satīts pankūks ar zemeņu džemu. Jo mēs uz Anderes esam 100 kājas patiesībā. Mums arī otrā pusē ir vēl viens rokas un kājas. Tā gluži nav, jo bez jums es nebūtu to visu paveicis. Nu, lūk, tāds triplets. Jā, bet tagad es došos sakārtot virtuvi. Jā, un mēs dosimies muzikālā pauzē.